absolūti svarīgi. Pazīt sava gana balsi. Amen? Un ko nozīmē pazīt sava gana balsi? Pavisam vienkārši. Pamatīgi zināt Dievu vārdu. Pamatīgi zināt Dievu vārdu. Nevis virspusē. Jā, es kādreiz kaut ko lasīju, tur bija kaut kas, kā tur bija, es vairs neatceros. Kaut kas tur bija, jā. Nu, kaut kas bija, jā, kaut kas jau bija, jā. Nu, ticīgs esmu. Pamatīgi ir jāzina Dieva vārds, kā mēs jau runājam, par ko tu esi iesakņojies vārdā, tu zini. Nevis virspusēji kaut ko, bet tu zini Dieva vārdu pamatīgi. Tava dzīve pamatojas uz Dieva vārdu. Nevis sekli, bet dziļi. Vai kāds pelda? Daži pelda. Ko jūs pārējie darat? Ne jau šodien, es domāju vispār, vai jūs pelda, vai kāds prot peldēt. Laikam tā vajadzēja jautāt, vai ne? Kādreiz jūrā esat gājuši ventspilnieki? Kas šeit vispār ir no Ventspils? Paceliet rokas. Pārējie nav no Ventspils. Pārējie jūs esat gājuši upē vismaz kaut kur, vai ne? Kaut kur, nu kādās ūdens tilpnēs esat gājuši, vai ne? Kur jums labāk patīk, iet dziļumā vai seklumā? Seklumā. Dažiem seklumā. Tiem, kuriem patīk seklums, garīgi tas nestrādā. Ir jāiet dziļāk. Ir reāli jāiet dziļāk. Es neesmu baigās peldētais, bet es šad tad iet dziļāk. Es ieeju dziļāk. Tā, ka es nevaru aizsniegt ar kājām zemi. Es eju dziļāk. Es eju dziļāk. Un tad, kad tu esi dziļāk, nevis tu sevi nesīs, bet Dievs tevi nesīs. Viņš tevi nesīs. Un viņš dos tev savu vārdu atklāsmes un dziļumus. Tāpēc ir svarīgi, un es esmu pārliecināts, ka tie, kas grib dzīvot seklumā, viņiem nāk atklāsmes, mīļie, nevis no Dieva, bet es nezinu no kurienes, un visādas tādas atklāsmes, ka man ir jābrīnās. Bet tad, kad tu ej dziļi Dieva vārdā, Dievs patiesi tev mācīs visā patiesībā. Amen, jo mūs vada kas? Patiesības gars, amen, nevis melu gars. Dieva gars. Patiesības gars mūs vada visā patiesībā. Amen. Es lietošu vienu ilustratīvu piemēru. Jūs kādreiz esat cēluši ēku? Nu, esat. Ar ko jūs sākat? Ar pamatu. Gudri cilvēki. Kas lūdzu? Nu, labi, projekts arī. Jā. Bet jūs sākat ar pamatu. Ja mēs skatāmies tā ar redzamā veidā, jūs sākat ar pamatu. Amen. Pamatu. Un ja jūs pamatu ceļat būvējat, jūs domājat par labiem materiāliem, vai ne? Kas varētu kalpot ilgtermiņā, ilgstoši. Nevis, mēnesi pakalpos, un tad jau viss ok. Nē, jūs cerat vismaz uz 100 gadiem, vai ne? Vai ne? Pamatam ir jābūt stipram, no labiem materiāliem, no labiem resursiem, lai šī ēka, šis nams, ko jūs esat būvējuši, lai kalpot jums ilgstoši. Amen. Tieši tāpat notiek mūsu ticības dzīvē, mīļie, mums jābūt šim pamatam, un šis pamats ir Dieva vārds. Jo cita pamata mums nav. Nav cita pamata. Nav. Bet man ir mans mācītājs. Nu, ka tev ir tavs mācītājs. Tavs mācītājs nav tavs dzīves pamats. Bībelē rakstīts, ka ikvienam ir dota gara izpausme, lai nesu svētību. Tavs mācītājs var tev palīdzēt. Nonākt līdz šim pamatam. Bet viņš nav pamats. Viņš nav Jēzus Kristus. Bet viņš var tev palīdzēt aiziet līdz Jēzum Kristum. Amen. Nonākt līdz šai saprašanai. Amen. Līdz šai vienkāršai saprašanai.